audzēkņiem ir uz ko tiekties. Viņi grib pilnveidoties, viņiem ir tā kāre tomēr piedalīties šādos konkursos. %20 tas varētu būt iedzimts talants un dabiski interesi par šo lietu. Un viss pārējais ir rūpīga mācīšanās un labi skolotāji. Jā, ir atšķirības jūtamas, ir prieks, kad ir pievienojušies jauni piegādātāji ar jauniem uzdevumiem, ar savādāku pieeju, īpaši laikam gribētos izcelt NRF, kurš piedāvā gaisa kondicionēšanas uzdevumu, kas ir ļoti interesants, pat vienkārši paskatoties uz viņu no malas. Tehniskajā laukā, protams, angļu valoda vienmēr ir bijusi kā līderis, un arī gatavoties konkursam, meklējot informāciju, lielākā daļa informācijas ir angļu valodā, un tāpēc audzēkņi un arī pedagogi, gribot, negribot, viņi attīstās tādā ziņā un arī attīsta savu valodu. Ļoti liela daudzveidība uzdevumu, un līdz ar to arī paši mehāniķi jaunie saprot, uz kādu novirzienu viņi noies, vai aizies, vai tā būs diagnostika, vai mehāniskā daļa, vai transmisija, vai motori. Tā kā arī mācību procesā šie uzdevumi ļoti labi pašiem skolotājiem palīdz, kādus uzdevumus vairāk paņemt. For sure, I really like the level of English that the people do speak here. I do see other countries where the level of English is quite low. So it was not a big surprise to me that all the students really speak almost perfect English. Patīkami pārsteidz, kad izstāsta, ka Latvijā ir labāki rezultāti nekā bija Lietuvā vai Igaunijā.